15. februārī visā Latvijā notika ēnu diena. Katrs skolnieks varēja tuvāk iepazīties ar kādu viņam interesantu profesiju. Šajā dienā mēs vērojam, kā ēnas sekoja ugunsdzēsēju darbam. Почему вас интересует именно эта профессия? Liekas interesanti un gribētu saistīt savu nākotni ar to. Jo diezgan fiziska un patīk. Ugunsdzēsējus vēroja 4 jaunieši. Viņi bija no dažādām skolām – Daugavpils 12. vidusskolas, 15. vidusskolas, Ilūgstes 1. vidusskolas un Lāču pamatskolas. Kāpēc tu nolēmi atnākt uz šejieni ēnu dienā? Par ugunsdzēsēju man bija domas kļūt jau ļoti sen. Principā es gribu saistīt savu dzīvi ar cilvēku glābšanu, palīdzību, arī ar fizisku slodzi, lai turēt sevi formā labā un lai es būtu spēcīgs un palīdzētu citiem. Jauniešiem bija iespēja iejusties ugunsdzēsēju lomā. Mēs pajautājām, kā viņi jūtas ugunsdzēsēju tērpā. Darbs diezgan viņiem grūts ir. Diezgan prasa spēku un tā tālāk. Es jūtu, ka, ja es noskrietu kādus metrus 200, es ļoti stipri sasvīstu un laikam gan nogurtu. Ugunsdzēsēju darbs nav tik viegls. Viņiem jāprot uzģērbt aizsargtērpu 45 sekundēs. Tā svars ir ap 25 kilogramiem, bet neskatoties uz to, visu ugunsdzēsēju profesija ir ļoti pieprasīta. Lai vispār par ugunsdzēsēju ir ļoti liels pieprasījums. Šeit pat Daugavpilī mums pat stāv rindas, lai tiktu par ugunsdzēsēju glābēju amatā. Protams, arī var iet mācīties par virsnieku amatiem, bet tas apmācība notiek Rīgā, ja kāds vēlas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti mēģināja parādīt jauniešiem sava darba ikdienu, sākot no dienas kārtības un beidzot ar aprīkojumiem, kurus tie izmanto glābšanas procesa laikā. Kopumā pie ugunsdzēsējiem visā Latvijā viesojās vairāk kā 120 skolēni.